Meitenīte, kura izglāba sīriešu karavadoni, pazina Dievu. Tā bija maza meitenīte, kuru neviens nezināja, bet viņa zināja Dievs, un viņa zināja, ko teikt. Un nav svarīgi, ko mēs uzrunājam, bet svarīgi, ka mēs sludinām Dievu vārdu un kalpojam baznīcai un Dievam. Un patreiz ir daudzi kristīgie un baudas baznīcas, kas nevēlas nevienu glābt un kalpot Dievam. Un tā ir mazā meitenīte, kas minētā 2. ķēniņa grāmatā māca mūs pakļauties uz Dievu cilvēkiem, praviešiem, jo zemes varas ir bezspēcīgas. Viņa, kura neviens nezināja, māca, ka mums katru dienu jāpildās ar Dieva doto dienišķo garīgo maizi un jāmācās no Jēzus, nevis no Sātana. Un tā kā tanī laikā Dievs deva norādījums caur šo Dieva izredzēto meitenīti, tā arī mēs tagad no Dieva cilvēkiem, kuri zina Dievu, saņemam to, kā pazīt Dievu un būt glābtiem.